Tātad situācija sekojoša. Man ir 15 gadi. Ar draugu esam sākuši nodarboties ar seksu. Tas ir tā kā nozīmīgs pavērsiens dzīvē. Jā, varbūt tagad daudz teiks, ka par ātru un tā, jā, pisies dirst. Runa ir par prezervatīviem. Lieta tāda, ka tikko tajā visā lietā ar seksu esmu iebraukusi un tagad ir jāpērk prezervatīvi. Pirmajām reizēm draugam bija klases biedrs uzdāvinājis, tad tos izlietojām. Tagad ir tā, ka tie prezervatīvi ir jāpērk man. Un te nu ir tā problēma, es tā īsti to nevaru izdarīt. Jā, varbūt smieklīgi, bet šausmīgi kautrīga esmu un liekas, ka ja 15-gadīgi meitene pirks prezervatīvus, tad tas varbūt izskatīsies kaut kā ne tā. Viņa jautā, ko nedarīt. Varbūt tas, ka 15-gadīgi meitene drāžās, tas izskatās kaut kā ne tā. Varbūt sās drāsties, ka tu var prezervatīvus pirkt. Huņzin, tas diezgan interesanti. Tur viss baigi dirstās ar tur viedokļiem, tur vaigā, jā, diemžēl tagad jau ir Latvijas 14 prezervatīvu maksā, viss tur vairāk, es tur maisīts izmantoju, bļēt, izmanto to pa maisi, viņi ir necaurlaidīgākie.